Gribu sākt ar to, ka padalīšos ar savu problēmu. Es krācu, un nevis krācu, bet krācu. Ziniet, kad es saku meitenei, Saulīt, šonakt tu neguļiesi. Tā ir pilnīga taisnība. Man pat draugi jau saka, Saša, tev jāizdomājas, kāpēc pasaulē ir tik daudz zemestrīču tagad. Nu, grūti dzīvot, kad vienīga būtne, kas var tevi izturēt naktī, ir mopsis. Jo mopši, viņi, kad dzird manu šito, viņi tad uzreiz. Tagad viņš ir mūsu karalis. Mopši un vēl tie baikeri arī var izturēt, jo baikeri, kad dzird, kad es krācu, viņi tad uzreiz Harley Davidson. 2 cilindri, noteikti. Starp citu, ja šeit ir baikeri, lūdzu neapvainojieties, bet man liekas, ka baikeru koncepcija tā kā nestrādā Latvijā. Es paskaidrošu, jo baikers izskatās krūti, kad viņš brauc pa Kaliforniju, pa to bezgalīgu šoseju kaut kur. Kad viņš stāv Krišjana Barona ielā Korķī, un viņiem šeit ir tā krūzīte no Circle K, un pēkšņi viņš paņem telefonu un saka, mans mīļākais radios konto. Nu, nav tik krūti. Jā, nesen man māte teica, Saša, tev jāsaka skriet no rīta. Es atbildēju, ka grieķu filozofs, es teicu, no savām problēmām neaizskries. Māte teica, paskaties spogulī, aizskries. Bet tiešām kaut kas ir jādara, jo nesen pirmo reizi dzīve biju iestrēdzis liftā. Tiesa gan bija bonus, es biju kopā ar šarmanto sievieti. Nu tāda 80 no 100 gadi. Karoči stāvu ar vecmāmiņu, kuru es nepazīstu, pilnīga klusuma, un pēkšņi viņa sāka. Jā, padomju laikos tādu sūdu nebija. Un es redzu, ka viņa skatās tieši uz mani šajā brīdī. Nebija patikami, jo esmu dzimis 88. gadā, tā kā padomju laikos šitais suds jau bija. Mani, protams, pēc tam arī draugi mierināja, teica, Saša, tev vienkārši ir tāda miesas uzbūve, tas pat skaitas stilīgi, tas ir dad's body, tā kā tēva ķermenis. Es saku, nē, tas ir topošas māmiņas ķermenis. Tur ir kaut kas jādara. Tā ir, bet vienalga tā kā mammu jāklausās, jo mamma grib tikai labu tev. Izņemot vienu momentu. Mana mamma vēl ļoti grib mazbērnus. Un viņa ne tikai par šito runā. Man liekas, es drīz atnākšu mājās, un tur uz divāna jau būs plika sieviete. Blakus sēdēs mamma. Un mamma tāda, Saša, iepazinies, šī ir Marinačka, meitenīte ir laba, mēs tevi padzēram, es bez klofilīna, viņa ar klofilīnu. Un pats, Saša, ja jums kaut kas nesanāks, tu neuztraucies, viņa jau ir stāvoklī. Es parūpējos. Jo mamma var, ziniet, viņa kādreiz man uzdevināja kuponus uz bačātas nodarbībā. Bačāta, latviņamerikāņu dējas, ja? Es aizgāju uz to nodarbību uz pirmo, un tur mani satika treneris Pedro. Es gan nezinu, ka viņu īsti sauca, bet izskatījās viņš kā Pedro. Viņš bija ļoti tāds spīdīgs, latviņamerikānisks. Viņš pienāca man klāt šitā. Un teica, Aleksandr, jums jāsaprot, ka bačātā tā ir kaislība, tas ir seks, tā nav domāta jums. Es nolēmu tomēr pamēģināt, pirmā nodarbība ir bez maksas, un man vienkārši iedeva partneri, jo brīvprātīgiem šī kā maza neviena nelēca. Un tā pirmā dēja nebija skaista, tas izskaties aptuveni šādi. It kā es ļoti lēni mēģinu nospērt kaut kādu cauruli. Un tas bija ļoti līdzīgs manai pirmai seksuālai pieredzei. Jo viss bija tāpat. Es nezināju, ko darīt, kur likt rokas. Mēs ātri kļuvām sviedraini, tas bija ļoti nepatikami. Un pašas beigas es vienkārši pateicu viņa ausī. Paldies tev! Bija šausmīgi. Man nekad negāja ne ar mūziku, ne ar dejām, man nav muzikālas dzirdes, bet vienu reizi es filmējos repa klipā, jo tas skaitas krūti. Tiesa gan tas bija latviešu reperis, tāpēc mēs filmējamies kaut kādu šķunī, un man pateica, tu lielais puika, tu stāvi šeit, un tu dari šitā. Es saku, un aizver muti. Tā kā viss bija ok, jo šitais ir manas horeogrāfijas limits, tā kā, es tur stāvu, jūtos, ka tas Japāņu kaķītis, zināt, gaidu naudiņu.
Un pašas beigas man samaksāja 20 eiro. Bija nepatikami, jo tur bija cits džeks, kuram samaksāja 40. Tikai tāpēc, ka viņš darīja šitā. Ienis to ambidextrus. Jā. Vispār pēc izglītības esmu tulks, un man ļoti paveicās vidusskolā ar angļu valodas skolotāju. Tā bija tāda īsta dzelzceļa, Miss Svetlana Arkadievna. Viņa bija stingra, ļoti stingra. Tu nevarēji spēlēties viņa stundā, viņa uzreiz tāda Alex Margolin, if you speak at my lesson one more time, I'm gonna cut off your balls, put them in a bag, and send them to London. London, the capital of Great Britain. Now, children, repeat after me. I'm gonna cut off your balls. Karoči, viņa man labi iemācīja angļu valodu, un man tas noderēja, jo, kā es jau teicu, es strādāju tulkošanas birojā. Un mana priekšniece, viņa nezina angļu valodu tik labi. Kad viņa mani pieņēma darbā, viņa teica, Alex, don't worry, you're gonna earn sick money here, sick money. Un tikai pēc mēneša es sapratu, ka laikam bija domāta sīk nauda. Viņa mēģina runāt angliski, bet ar Google Translate. Un tas ir šausmīgi. Vienu reizi viņa pateica angļu klientam, viņa gribēja pateikt klientam, ka viņa aizsūtīja savus bērnus uz vasaras nometni. Bet viņa teica, John, I sent my children to Dzeguzīti concentration camp. Es mēģināju izglābt to situāciju. Es pienācu un saku, oh, John, sorry. She meant the Dzeguzīti concentration camp. The. Jo jārunā pareizi. Bet mans mīļākais gadījums, kad viņa mani pasauca kabinetā un jautāja, Aleksandr, ļoti svarīgs jautājums. Kā angliski būs šitais papīra caurumotais? Es nekad mūžā nebiju par to domājis, bet es uzreiz improvizēju. Es teicu, easy, it's a double paper penetrator. Viņa paskatījās uz mani lielām acīm un tāda, jā, kaut kur esmu to dzirdējusi. Jā. Starp citu, kādus 2 gadus atpakaļ piepildījis man sapnis. Es pirmo reizi mūžā biju Londonā. Bija ļoti forši, bet, ziniet, lidostā mani satika muitas darbinieks, un viņš teica, I'm sorry, sir, where are you from? Un es ļoti lepni atbildēju, Latvijā. Un es redzu, ka viņam galvā, iekšējais Google, mēģina atrast kaut vienu faktu par Latviju. Bet tur vienkārši nekās, tur tas pērtiķis no Simpsoniem sit šķivījušos vienkārši. Un es mēģināju skaidrot, es teicu, we're a small country, Baltic region, good beer, beautiful women. Uz ko viņš atbildēja, Lithuania, yeah. I know that one. Es rēģēju, ka jebkurš latvietis. Latvijā! Uz ko viņš teica, whatever you wanna call it. Nē, īstenībā Londona bija ļoti skaista, daudz ko to paskatīties. Vienīgais, kas mani neiespaidoja, tas bija Big Bens. Jo, ziniet, es visu mūžu gribēju ieraudzīt to Big Benu, bet, kad es ieraudzīju, mums ir Origo pulkstenis. Gandrīz tas pats. Tā kā arī no rītiem tur pulsēs džentelmeņi, izdzert viskiju mazliet. Tas pats. Jā, bet vienu gadījumu Londonā es atcerēšos visu savu mūžu. Visu savu mūžu atcerēšos, ka es biju kādā Londonas lielveikalā un nejauši aizķeru kastīti ar ogam. Ogas līdoja gar grīdu, es saku tos savākt. Un pēkšņi es saprotu, ka esmu Lielbritānijā, Vācu zemenes. Atpakaļ, atkal. Jā, tas gan bija iespaidīgi. Man arī kā tulkam man ļoti patīk pētīt visādas valodu fiškas, zināt. Piemēram, cilvēki nesaprot, cik svarīgi ir prievārdi. Salīdziniet 2 frāzes. Es nopirku smaržas Origo un es nopirku smaržas pie Origo. Viens vārds, bet visi autobusa pasažieri jūtas atšķirību. Arī mums ir tas EDS, elektroniskas deklarācijas sistēma. Un ziniet, ja jūs nejauši ievadīsiet EDS krievu burtiem, sanāk UV, kas krieviski nozīmē akvai. Un martā es sajūtu to akvai, kad man bija jāatgriež nauda. Un es pajautāju savai gramatveidī, kāpēc tāda summa. Un viņa kaut ko kalkulēja pusstundu. Es jums godīgi saku, viņa kaut ko ievadīja man uz datus, tur pārbaudīja, pieneca uz citu saitu. Beigās viņa pajautāja, klausies, kas tu esi pēc horoskopa? Jo man liekas arī atkarīgs. Nesen es pieļāvu lielu kļūdu. Es aizgāju uz Maksimu,
Protams, kā katrs stand-up komiķis ar savu maisu, bet es pieļauju kļūdu, tas maisis bija no Rīmī. Un es to sapratu tikai, kad ienesu iekšā, nebija kur skriet. Es jūtos kā spiegs, kuru tūlīt noķers. Man liekas, ka apsargs visu laiku man sekoja. Es domāju, ja es paskatīšos cita puse, viņš pārgriezīs man rīkli ar paldies kartiņu. Noteikti. Vai arī kāds uzvelks dzeltenu maisu man uz galvas, kaut kur aizvedīs, pēc tam noņems to maisu un teiks Welcome to the real world, Mr. Margolin. Tas ir Mego. Trešais spēlētājs. Bet man tiešām liekas, ka starp Maksimu un Rīmi ir kaut kāds antagonisms mazliet. Tā kā, ja mēs radītu mūsdienu Romeo un Džulieta, tad noteikti tur būtu tāds sižets, ka viņa strādā par kasieri Maksimā, viņš par apsargu Rīmī. Viņi nevar būt kopā. Bet tomēr satiekas tajā slepenajā vietiņā, Maksima pie sieriņiem. Un viņi grib noindēties, bet viņam pat nevajag indi, jo šitais te sieriņš vēl atceras, ka cena bija Latos. Ja? Nu, ja kas man nav nekāda antagonizma pret Maksimu, tā ir brīnišķīga vieta, tur ir liela izvēle. Dažreiz tu aizēji pēc salmona, bet izēji ārā ar salmonēlu. Tagad, nu, visādi var gadīties. Vai ir šajā zālē sēņotāji, kam patīk iet sēņos? Jā? Super. Tad lūdzu neapvainoties. Jo, ziniet, es nesen izlasīju vienu rakstu, tur bija rakstīts, ka sēņotāji dažreiz sauc savu hobiju par klusam medībām. Un tas gan ir pārāk krūti. Es atvainoju, bet tas izklausās kā veca Stevena Seagala filma. Es varu iztēloties to Rambo H&M terpā, kurš iet pa mežu un tāds Pizdец tev baravika. Es saprotu, tur ir tas azarts, tas risks mazliet ar tām sēnēm, jo tas ir tas pats, ka Japāņiem ar fugu zivīm. Ja? Tikai nekrologs avīze nebūs tik lielisks. Tā, tur nebūs rakstīts, Japāņu biznesmeni spēlē sev likteni. Nē, tur būs rakstīts, tomēr nebija gailenes. Un daži cilvēki uztver to sēņošanu pārāk nopietni. Man ir draugi, ģimenes pāris, un viņi gandrīz šķīrās, jo sieva nejauši izlika Facebookā fotogrāfiju ar kaut kādu slepenu vietiņu zem Salaspili. Jā, un es to redzēju, tas vīrs bija vienkārši traks. Viņš kliedza, tu ahujela? Tā ir mūsu slepena vietiņa. Lai jūs varētu saprast. Divas nedēļas pirms tam tā pati sieviete izlika Facebookā fotogrāfiju apakšveļā, kur viņas slepenu vietiņu varēja redzēt. Kā rēģēja tas vīrs? Ielika laiku. Pat ne sirsniņu, vienkārši šitā. Ziniet, es nekad nebiju pašpārliecināts. Pat skolā es kaujos vienu reizi. Protams, par meiteni. Tiesa gan ar pašu meiteni, bet tur viss labi beidzās, viņa mani piekāva. Ziniet, saka, ka sievietēm patīk vīrieši, kuri ir mazliet bīstami. Neesmu tāds, absolūti. Tiesa gan, ja sieviete ir kopā ar mani, viņa nebaidās par sevi, jo ir jābaidās par mani. Esmu no tiem vīriešiem, ja meitene ies naktī tumsā pa parku vienotnē, un es iešu viņai pakaļ, viņa pagriezīsies un padomās, varbūt viņam iesist pa muti un izvarot, jo es redzu, viņam to vajag. Es nekad nebiju tas Kazanova. Kad biju jauns, es mēģināju izmantot tos pick-up lainus, to pick-upu, bet tas nestrādā. Jo tur internetā bija ļoti stulbi padomi, piemēram, ja gribi dabūt sievieti, skaties viņai tieši acīs. Es mēģināju publiskai vietai, es skatos sievietē acīs. Ir tikai viena problēma. Es nezinu, ko darīt tālāk. Tāpēc, kad paiet kādas 5 minūtes, tas jau ir dīvaini. Mans stulbais skats, viņas nesaprotošais skats. Nekas nenotiek, absolūti. Un tikai tad es atcerējos otru padomi, pasmaidi. Bet tur ir jau pavēlu, jo kad Džeks 5 minūtes lūri tevī, un pēkšņi viņš dara. Meitene izsauc policiju, un tas ir normāli. Bet bija arī sliktāki padomi. Piemēram, tur bija padoms, lai dabūtu sev sievieti, uzvedies kā teviņš. Es vienu reizi mūžā to mēģināju, Jūrmalā, Pludmalē.
Es aizgāju uz pludmali un saku uzvesties kā teviņš. Tiesa gan mana gadījumā tas bija Valzirga teviņš. Jo viss, ko es darīju, gulēju redzamākajā vietā un demonstrēju, cik daudz tauku esmu sakrējis pa ziemu. Un tur, diemžēl, viss nostrādāja kā Valzirgiem. Uzķeras tikai Usainas matītes. Jā. Protams, ir arī standarta pick-ups, bet es to arī neprotu, jo mana izpildījuma tas standarta pick-ups izskatās, aptuveni šādi. Čau. Ko tāda skaista sieviete, ka tu dara tāda 5. tramvajā, ka šis? Kādi tev plāni? 13. janvāra iela, Nacionāla opera, varbūt Grecinieku iela. Protams, tie sudi nekad nestrādā, jo no sievietes puses saka standarta sieviešu atmazačikas. Tādas kā, ej nahuj, uzradiet jūsu etalonu, lūdzu. Neprotu. Labi, paldies jums, jauku vakaru, čau, čau.